Un nu laiks nominācijai Gada labdaras. Tajā vērtējam cilvēkus, kas ar savu izdomu, ar pienesumu sabiedrībai radījuši paliekošus iespaidus un vērtības. Te vērtējam neatalgotu darbu, tādu, kurā pats darītājs iegulda, un tādu, kurā prieks un sajūsma ir vispaliekošākajā norēķinu valūtā. Mēs priecājamies par lielaucinieku palīdzību ģimenēm Ziemassvētkos, kuru ziedojumu veidā vāca Inese un Sanita no mūsu biedrības. Nesavtība un palīdzība jau kļuvusi par ikgadēju akciju. Šie abi puiši, Āris Jaunzems un Valentīns Ašķeulovs, lielaucinieku uzmanību piesaistīja pagājušā gada oktobrī ar Halovīna noformējumu, kas dažiem lika šausmināties, bet citiem noēlsties ar pārsteigumu. Bet vissirsnīgākā dāvana bērniem bija Ziemassvētku vilcieniņš. Āris strādā Somijā, bet atbraucis uz mājām, pateicoties viņa meitiņai Mijai, iešāvās prātā šī ideja. Sākumā ideja bija tikai par instalāciju, pie kuras bērniem fotografēties, bet tad zāles pļāvējs kļuva par vilcieniņa sirdi. Tā kā līdz Ziemassvētkiem nebija daudz laika, puiši 4 dienu laikā līdz pat 4 rītā rosījās piemājas garāžā, lai paveiktu šo Ziemassvētku brīnumu. Kopumā tika ieguldīta ap 600 eiro no personiskiem līdzekļiem, tika iegādātas dzelzs detaļas, trubas savienojumiem, skaidu plāksnes, apšuvums no lamināta dēļiem. Pirmā pietura bija lielauces pansija, kur vēl negulošos iemītniekus Ziemassvētkos pārsteidza Ziemassvētku vecīšu ierašanās ar vilcieniņu. Nākamajā pieturā sakāpa radu bērni, kuri spiedza no prieka un sajūsmas. 25. decembra vakarā tika apzināti tuvākie bērni un vecāki uz kopīgu pabraukāšanos, un tā turpmāk katru vakaru 17:30 bērni sarodās pie Dzelmju mājām uz kārtējo ikvakara satikšanos par spīti jebkuriem laikapstākļiem, lai lietus līt vai puteņot. Šie braucieni bija bez maksas, bet tie, kas zina, cik puišu spēku un naudas bija ieguldījuši, ieliek kastītē pie vilcieniņa arī degvielas tiesu. Pats galvenais, lai bērniem priekā mirdz acis. Tā Āris un Valentīns, Ziemassvētku ekspreša vadītāji, uz maiņām devās ceļā līdz pat zvaigznes dienai, jo ik vakaru bija braucēji, gan vietēji, gan no tuvākās apkārtnes. Paldies viņiem! Gribēju pateikt lielu paldies biedrībai, Ivaram un mūsu atbalstītājiem. Un par balvu paldies, lai jauks vakars. Paldies ar visiem kaimiņiem, kuriem ir bērni. Visu darījām tikai dēļ bērniem.